Svarīga spēle Riga FC atbildes spēle Gruzijas pilsētā Gorī pret Dila Gorī. Rigai Krišāns Zviedrs, viņa pirmais numurs aizsardzības centrā. Babā Musā 21. un jau arī atbilde no gruzīniem neliek par sevi ilgi gaidīt. Būs pirmais standarts. Ātri nosaukšu arī līdz stūra sitienam. Var arī pietiekami noskaņot jau no pirmajām spēles minūtēm. Ir mainieki piespēle gar vārtiem šoreiz Musā. Tiek galā sitiens no distances un nomierināt. Tagad ir iespēja spēle Riga FC. Pirmās 2 minūtes tomēr ar tādu pietiekami lielu jau. Dila Gorī. Tā arī diezgan blīva aizsardzība no Rigas. Elbaširs un Goms izlaiž tomēr un sitiens pa vārtiem. Šis gan bija bīstams spēles 8. minūtē. Tieši spēlētājs, kuru izcēlām pāris minūtes atpakaļ, Šekil Ladze šāja no distances. Uzreiz 3 spēlētāji, var teikt, turpat jau pie vārtu līnijas no Riga FC bija. Un kas šeit par iespēju tālāk kritiens rāda. Un tagad arī stūra sitiens. Un bumba ir vārtos. Spēles 15. minūtē izvirzās vadībā Dila Gorī. Tādējādi 2 spēļu summā rezultāts ir 2-2. Un Gruzija ar vairākām pietiekami labi zināmām tikmēr sitiens pa vārtiem. Šoreiz Zviedrim nebija tas grūtākais. Danikašvilī, Meisa Diops, smalka piespēle šoreiz uz kreiso malu un panāk arī pirmais bumbu. Šoreiz Riga FC futbolists izklupiens un tālāk Režinaldu netrāpa kārtīgi pa bumbu Brazīls. Riga FC gan turpinās šis uzbrukums. Ir 2 spēlētāji soda laukumā. Režinaldu piespēle par zemu. Un šoreiz pavisam neprecīzi. Ir arī tur savainojums vienam no gruzīnu aizsargiem. Tas ir Čabradze, kurš te cīnījās ar Grimaldo. Un Grimaldo izspieda laikam no epizodes visu, ko varēja. Dabūja bumbu, lai agresivitāti panāca šos gūtos vārtus mainīt. Tālāk jau gan spēle izlīdzinājās, bet sākumā noteikti jaudīgāki bija. Dila Gorī futbolists. Tagad sitiens no soda laukuma jādabū. Bumba prom. Rigai viss nervos sitiens un pāri vārtiem. Pāri vārtiem tikko Parulava, kurš tika nogāsts laukuma vidusdaļā. Tiek pie izcilas iespējas un pie tam bija laiks sagatavot šo sitienu. Arī atcentrē bumba soda laukumā Jurkovskis. To arī dara. Un te Režinaldu otrā bumba un vēl viena sadursme. Un tagad gan rāda tiesnesis uz 11 metru atzīmi. Tomēr izspiež puslaika noslēgumā jau 6. kompensācijas laika minūte. Režinaldu un 1-1. Riga izvirzās vadībā 2 spēļu summā. Un šodien Gruzīnu pilsētā Gorī vārtus gūst brazīlieši. Arī otrajā spēlē pēc kārtas no Jeruzalemes. Spēcīgs sitiens, rikošets, tomēr visu kontrolē. Krišāns Zviedrs. Puslaika ievadā, tomēr tagad Meisa Diops. Daudz tur brīvas vietas viņam ir. Un ko izdara Meisa Diops? Kā nenonāk bumba vārtos, bet diezgan lielā skaitā. Kas būs tagad jau pie Krišāņa Zviedra vārtiem un pārliknis. Bumba ir vārtos un atkal neizšķirts un Dila Gorī izvirzās vadībā. 2 spēļu summā rezultāts 3-3. Sporta nerakstītais likums šoreiz nostrādā. Sikeira, tālāk jau Jurkovskis. Jurkovskis pats caurgājienā. Jurkovskis uz labo malu, bumbu novirs, pats dots soda laukumā. Lieliski šoreiz nospēlē Jurkovskis un Riga atkal ir vadībā 2 spēļu summā un Babā Musā centra aizsargs šoreiz palika soda laukumā un Riga tālāk sitiens nesanāca. Negluži no vārtu līnijas, bet netālu no vārtu līnijas. Bumbu izsist ārā, turpinās šī ofensīva mainiekiem. Un te sitiens no distances Zviedris šoreiz aizlec un notver bumbu. Tur Riga izskatās, ka pieprasīja spēlē ar roku. Šī pārliecība jāapliecina. Dudzija atkal kājās bumba ar šim futbolistam. Tālāk ar vārtiem centrējums un 3-2. Dila Gorī atkal izvirzās vadībā 3. reizi jau šodienas spēlē. Nenonāk līdz adresātam, bija tur
Uzbrukums smēlē jau Basinga ieskrējies, un tagad Režinaldu par tālu bumba aizlaiž, un tālāk arī kritiens. Te arī redzam, cik ļoti uzvilkās par šo kritienu. Tomēr Doms un ļoti spēcīgs centrējums, bumba ir vārtos! Komandas kapteinis Artonis Černomordijs ieved Riga FC kvalifikācijas līgas 3. kārtā, kas par spēli. Un dabū bumbu ārā Regža, un tas arī ir viss dramatiskā cīņā. Atbildes spēlē neizšķirs 3-3, un Riga FC soļo uz nākošo 3. kārtu.